Sveicināti. Jā, čau visiem. Sveicināti, jā. Tak, esam jauniešu mājā, rakstam podcastu no sērijas Jaunie ir on. Būs podcastu sērijas par, mani sauc Oļegs Stravojtovs. Es vadīšu tās sērijas, kas būs par random ogre, kur aicināšu dažādus jauniešu cilvēkus. Runāsim par visādām interesantām tēmām, mēģināsim iepazīstini sevi. Es esmu Edgars Kuļiņičs, un es droši vien vadīšu kaut kādas tehnoloģiju sērijas un tehnoloģiju apskatus arī tieši šajā podcastu studijā. Pastāsti kaut ko vēl vairāk. Kur tu mācies? Es mācos Ogres tehnikumā par datorsistēmu tehniķi. Un, tas arī praktiski viss otrais kurs. Kur tu pirms tam mācies? Tu esi pats no Ogres? Jā, es esmu dzimis Ogrē, pats esmu no Ogres, mācījos Ogres pirmajā vidusskolā 9 gadus. Tātad visu pamatskolas laiku pavadīju Ogres pirmajā vidusskolā, un tad pēc diezgan ilga lēmuma sāku mācīties Ogres tehnikumā, kur arī mani uzņēma ļoti laipni. Ļoti forši. Cik tev gadu tagad ir? Šobrīd man ir 17. Kurā kursā tu mācies? Otrajā kursā. Cik tur kopā ir kursi? Kopā tieši mūsu nodaļā un mūsu profesijā ir 2 kursi. Īstenībā 3 kursi. 3 kursi, trīs. Jā. Tā ir tā kā vidusskola, tā ir koledža. Pirmā profesionālā izglītība sanāk. Iznāk tā, ka tur ir profesionāla izglītība un plus vidusskolas izglītība. Jā. Tā kā, ok. Ko vēl tā pajautāt? Izstāsti varbūt, tu esi no Ogres. Kur tu pirms tam mācījies kādā skolā? Pirms tam es mācījos, kā minēju, Ogres pirmajā vidusskolā. Kas tev vairāk tur patika? Jums tur bija kaut kādas programmas, tieši kaut kādas dabas zinību, vai tev vienkārši tā bija parastā? Jā, tad es mācījos vispārinātajā, tātad tur gan matemātika, gan fizika, gan ķīmija. Bet tādā ziņā es iemācījos tur vadīt pasākumus, jo, piemēram, es piedalījos arī dažādos Erasmus projektos, vēl dažādos projektos ārpus pamatskolas. Tad arī par tiem pasākumiem man bieži aicināja vadīt gan dažādus skolas pasākumus, dažādus koncertus un tā tālāk. Okay. Virzīsimies uz priekšu vēlāk, bet tas, ko es dzirdēju, ko es gribētu saprast, varbūt tās ir daudz jauniešu, kas varbūt nezina, ja tu zini, pastāsti par Erasmus, kas tas ir? Īsi. Tātad Erasmus ir skolēnu apmaiņas programma, ko rīko Eiropas Savienība. Un šīs programmas ietvaros skolēniem līdz konkrētam vecumam, tātad jauniešu gadiem, ir iespēja aizceļot uz kādu no Eiropas Savienības valstīm. Tātad visas valstis, kas iekļaujās Eiropas Savienībā, tātad uz šīm valstīm arī ir iespēja aizceļot bez jebkādas maksas un iegūstot vēl papildus zināšanas. Forši, tu esi pats piedalījies arī Erasmus? Jā, 2 reizes. Izstāsti, kā tas ir? Tur vienkārši tu skolas vadībai kaut kādu iesniegumu un pasaki, kad es labprāt vēlētos tur aizbraukt, nezinu, uz kaut kurieni. Un tad viņi tā kā izskata un tā kā ļauj dot savu akceptu. Ja? Tas tādā veidā notiek. Aptuveni, bet tas nav tik vienkārši. Sākumā jāpiedalās projektā. Tad tu esi projektā, un kad tu esi projektā, tad arī tu vari kaut kur aizceļot. Labi, izstāst jauniešiem, kā jaunietis var tikt piedalīties kaut kādā projektā. Tātad jaunietis var piedalīties projektā, tad, kad projekts ir izsludināts. Piemēram, ja skolā ir kaut kāds Erasmus konkurss, tad es ieteiktu viņā piedalīties. Kur viņi izsludina, kur skolnieks var atrast? Jā, skolnieks, piemēram, arī jebkurā skolā. Tātad arī skolas, noteikti skolas mājaslapā, noteikti, piemēram, e-klasē, ja skola izmanto e-klasi. Mūsdienās jā, ir e-klase. Tur ir tāda sadaļa, kaut kāda info. Info vai arī, protams, arī kaut kāda skolas vadības vēstulīte, kurā arī būs informācija par Erasmus norisēm. Kā arī es ieteiktu iesaistīties arī dažādos Eiropas pasākumos, kas ir Latvijā, un tad arī šīs Eiropas pārstāvniecības Latvijā piedāvā šos projektus. Tātad sanāk, skolnieki, kas ir tur līdz 9. klasē mācās, viņi arī ir gan jau skolā stendi kaut kādi, uzlīdz kaut kāds plakāts, piemēram, tur var pieteikties uz Erasmus programmu, tad viņi teorētiski zina, viņi iet pie lietvedības vai kur iesniedz iesniegumu, tur gan jau nolikumā rakstīts, un tā viņi var piedalīties. Vai tu esi piedalījies un tu esi kaut kur aizbraucis? Jā, es esmu bijis Vācijā un es esmu bijis Spānijā. Cik ilgi?
Notiek tā programma notiek skatoties pēc konkrēta nolikuma, bet es tātad abās valstīs biju nedēļu Vācijā un nedēļu Spānijā. Tātad Vācijā es biju pamatskolas gados, un Spānijā es biju jau profesionālas izglītības, tātad vidusskolas gados. Un Vācijā bija programma, kurā mēs arī runājām par globalizācijas problēmām un par šīm dabas uzlabošanas problēmām vispār pasaulē. Un tad vidusskolā es iesaistījos tādā arī elektronikas pulciņā, un tad mēs arī tur mācījāmies likt kopā dronus. Tad mums arī bija uzticēts salikt kopā tādu diezgan lielu dronu, kas mums īsti neizdevās, bet tur mēs vēl mācāmies. Bet es biju pagājušajā gadā iznāk Spānijā kopā vēl ar diviem puišiem un vēl skolotāju un vēl pārstāvjiem no Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras un no Latvijas valsts mežiem. Tas bija pārsvarā, tas bija Erasmus projekts, bet viņu īstenoja Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera. Diezgan izklausās, diezgan tādi nopietni projekti. Jā. Ko tu ieteiktu citiem jauniešiem? Man liekas, vismaz es savā laikā arī atceros, pat vēl, kad es mācījos, arī bija ļoti daudz šās programmas, bet agrāk visi kaut kā negribīgi gribēju piedalīties. Man liekas, tieši otrādi vajag. Noteikti. Jo man liekas, viens, kas attur, varbūt to varētu no savas pieredzes pasāstīt. Visi vienmēr uzdodas jautājumu, kā es tur aizbraukšu pa kādu naudu, kā es tur dzīvošu. Varbūt tev ir izstāst, lai iedrošinātu varbūt jauniešiem, ka īsti laikam tur nevajag baigi daudz naudas. Tur praktiski necik nevajag naudas, jo, piemēram, tev apmaksā gan visus ceļošanas izdevumus, uzturēšanās izdevumus, un tev vēl piešķir arī dienas naudu, kas ir vairāki 100 eiro parasti. Tur iedalās arī konkrētās kategorijās, kādiem mērķiem un kādām norisēm. Protams, tas jau nav tāpat, ka tev iedod un ejam brīvi tērē, kā tu gribi, bet tas tur pusdienām, transportiem, gan jau, ja jūs kaut kur braucat. Piemēram, sabiedriskiem transportam un arī ēdināšanai, protams. Bet praktiski jāieguldās nav nekas pašam. Visu apmaksā Eiropas Savienība no Eiropas Savienības fondiem. Tāpēc varētu teikt, jauniešiem izmantojiet, mēģiniet. Ir interesanta pieredze, kamēr var kaut kur aizbraukt, padzīvot, redzēt kaut kur citur, kamēr vēl vismaz skolu arī nebūs jāiet, bet tas nenozīmē, ka tur projekti nenotiek, ka tur neko nedara. Tur arī jums, laikam, jūs tur tiekaties, runājat, visu, ko apskatāt, jums stāsta tur. Gan apgūstam angļu valodu, gan arī vietējo valodu. Un vispārībā par to piedalīšanos es ieteiktu nebaidīties un arī izmantot šīs iespējas, jo šīs iespējas ir tavs ieguldījums tavā nākotnē. Jo, piemēram, ja tu neieguldīsi neko, nepiedalīsies un vienkārši gulēs mājās un spēlēs datorspēles, kas arī nav tas sliktākais variants, bet es tomēr ieteiktu darīt kaut ko vairāk. Un tieši Erasmus projekta nodrošina to kaut ko vairāk. Forši uzzinājām, sabradām. Tādēļ es te visā sarunā dzirdēju, ka tev tieši ar elektroniku interesē, patīk. Tad kādi tev ir hobiji, ko tu brīvajā laikā dari? Es gan jau, kad tas sākās ar brīvajā laikā. Jums tur bija pulciņš, kaut kāds kopīgi, jūs mēģinājāt dronus sataisīt, kaut kā. Tātad, viss iesākās varbūt tās mazliet pamatskolas gados, kad mēs kopā ar draugiem kaut ko jaucām, kaut ko arī darījām tā elektronikas pusē. Un tad es aizgāju uz Ogres tehnikumu mācīties par datorsistēmu tehniķi, kurā arī mani pieaicināja un arī aicināja darboties šajā dronu programmā, dronu pulciņā. Un tad arī šī ietvaros es sāku kaut ko vairāk domāt tieši elektronikas pusē, jo mums arī bija tāds skolotājs Pēteris Bitāns, kas bija elektronikas inženieris, viņš joprojām ir elektronikas inženieris. Viņš mums arī pastāstīja daudz ko un arī iemācīja daudz ko, un tad arī tādā veidā es vairāk pievērsos šajai elektronikas pusē un arī apgūt vairāk kaut ko. Bija izstāst kaut ko vairāk, ko tu pats tādu konkrētu esi taisījis ar elektroniku. Kas tev patīk, ko tu esi izaudzis, ko tu esi uztaisījis, uzbūvējis, kas tev arī strādājoši ir? Tātad es esmu mācību uzņēmuma Fortful grupu vadītājs un galvenais inženieris. Tad, kā mūsu sociālajos tīklos var noteikti redzēt, es esmu pats uztaisījis pulksteni vājredzīgajiem un cilvēkiem ar atmiņas traucējumiem. Forši. Un tad
Man vairāk patīk tādas sīkas detaļas un sīkas daļas, tāpēc es arī vairāk nodarbojos ar kaut kādu plašu lodēšanu, mikrolodēšanu un arī programmēšanu noteikti. Pastāstīja bišķiņ par to vājredzīgajiem pulkstenis, tas bija? Jā, neredzīgajiem un vājredzīgajiem? Jā, konkrēti vājredzīgajiem, uz neredzīgajiem mēs nekoncentrējamies, vismaz pagaidām. Tātad tas ir pulkstenis, ko arī ir apstiprinājusi Latvijas neredzīgo vājredzīgo biedrība. Un tas darbojās respektīvi tā, kad ar diožu palīdzību, respektīvi ar gaismas palīdzību, ir 12 diodes, un diode ir nospiežama podziņa, un podziņa, kad nospiež, tad arī viņš atsevišķi parāda laiku. Piemēram, diode, kas nemirgo, norāda stundas, un diode, kas mirgo, norāda minūtes. Un tad šis vājredzīgais var redzēt tos konkrēti izgaismotos punktus, un tad arī pateikt, cik ir aptuveni laiks. Pagaidiet, sanāk, tie punkti, viņi raksta zīmē tos ciparus, bet viņi arī mirgo, vai tas vairāk domāts kā pēc signāla kaut kāda? Pēc signāla. Bet tas sanāk, viņam ir tas skaitu signāls, lai viņš var atpazīt. Tātad, piemēram... Tur instrukcija ir liela, lai apgūtu vājredzīgs cilvēks. Instrukcija nav baigi lielā. Piemēram, ja mēs skatāmies... gribam pateikt, kad ir piemēram 1:30 minūtes, tad viens simbols nomirgos, nevis nomirgos, bet viņš spīdēs statiski 5 sekundes. Un, piemēram, skatoties tāpat kā mehāniskam pulkstenim, tad 6 simbols nomirgos 5 reizes to 5 sekundžu laikā. Pagaidām, vai 6 reizes 5, tad viņam ir pusminūte jāskatās. Ja? Nē, iznāk. Es izstāstīju vairāk vizualizēt, mēģinu izprast to. Tātad, piemēram, ir pulkstenis. Iedomājies mehānisku pulksteni, kuram ir 12 diodes salodētas riņķī. Riņķī, sapratu. Un, piemēram, tā diode, kas ir pie vieninieka, viņa statiski spīd 5 sekundes. Un tad tā diode, kas ir pie sešnieka, viņa 5 reizes nomirgo. Un tā, kad viņa nomirgo, tad var pateikt, kad ir minūtes. Sanāk, tad, ja pie 6, tad viņš parādīs 1:30. Jā, pusē 2. Skaidrs. Tagad sapratu, ļoti forši. Un tā nav vienīgā mūsu pulksteņa funkcija. Es varbūt varu arī pastāstīt nedaudz par modeļiem. Tā tad ir IFP 1.0, kurā ir tikai uzlādes funkcija un šī pulksteņa funkcija. Tad mēs arī esam izstrādājuši IFP 2.0. Tad atšifrējums IFP ir īpašo funkciju pulkstenis. Tad šim IFP 2.0 vēl ir SOS funkcija, respektīvi, ka konkrētais cilvēks, lietotājs var ierakstīt savu asins tipu un dzīvesvietas adresi, un, piemēram, kaut kādā nelaimes gadījumā, piemēram, policijas darbinieki vai neatliekamā medicīniskā palīdzība var nospiest šo pogu un tad uzzināt svarīgāko informāciju par cilvēku. Tad vēl ir automātiska apgaismojuma funkcija, piemēram, arī šiem pašiem vājredzīgajiem cilvēkiem, kad vājredzīgais cilvēks iziet, pieņemsim ārā naktī, un tad viņš ir pamanāms, jo diode automātiski spīd, ietekmējoties no LDR sensora, kas arī ir pielodēts pie plates. Šī funkcija arī nodara, piemēram, ja konkrētais pulkstenis aizkrīt kaut kur zem gultas, tad arī šis vājredzīgais cilvēks var šo pulksteni viegli pamanīt un viegli atrast, kurā vietā viņš atrodas. Tad, kā jau minēju, ir uzlādes funkcija. Atšķiramies no mūsu konkurentiem tā, ka viņš lādējams ik pēc 2 nedēļām, tātad mūsu baterija ir daudz ilgspējīgāka un ilgāk dzīvojoša, kā piemēram Samsung vai Apple produkcijai. Tā tad arī piedāvājam bezvadu uzlādi un uzlādi no porta. Un tad es varbūt tās mazliet izklīstu, bet jā. Tā tad ir vēl arī IFP 3.1 modelis, kurām ir visas funkcijas, kas IFP 2.0 modelī, bet šajā modelī vēl nāk GSM izsekošana, par kuru mēs ļoti lepojamies. Tā ir funkcija, kad konkrētajam pulkstenim var piezvanīt, un no konkrētā pulksteņa var piezvanīt uz piesaistīto telefonu numuru. Respektīvi, es SOS pogu paturu 5 sekundes, un tātad uz piesaistīto telefonu numuru, jebkurā vietā pasaulē, neizmantojot interneta resursus, aizsūtīsies alarms signāls un sāksies zvana signāls. Respektīvi, es nospiežu uz konkrētā pulksteņa SOS pogu, tātad 5 sekundes, un tad, piemēram, uz manu telefonu atsūtās konkrētie lokācijas dati, kurā vietā es atrodos,
Un arī tas nozīmē, ka tajā tehnoloģijā arī simkarti ir kaut kādi iebūvēti. Jā, ir 2G simkarti, kur arī mēs uzturam, un pieņemsim lietotājiem par to nav nekas jāuztraucās. Ir abonēšanas maksa pulksteņa, un tad šī abonēšanas maksa, pieņemsim mēnesī vai gada laikā, ir jānomaksā. Un, tad mēs piedāvājam 10 eiro mēnesī, un tad ir visas iekļautās funkcijas izmantošanas, un arī alarma ziņas, zvana funkcijas un vispārējais, ko mēs piedāvājam. Ja, ir interesanti, man gribās sīkāk izprašņāt par to, bet mēs tiešām aizpildām. Viņi atgriezīsimies tad atpakaļ. Es sadzirdēju, jums ir mācību uzņēmums, Fortful, jā. Tas ir tieši pašā meža tehnikumā. Jā, Ogas tehnikumā. Man interesē ļoti šis pastāstīt kaut ko vairāk. Kā vispār sākās tas Fortful uzņēmums jau bija? Vai jūs paši viņu taisījāt, dibinājāt? Kas ir mācību uzņēmums? Ko viņš atšķirās no visiem citiem? Tad mācību uzņēmums ir uzņēmums, kuru skolnieks vai students dibina tieši skolas gados. Tātad tas ir reāli darbojošs uzņēmums, bet uzņēmumam nav jāmaksā nodokļi, kas ir ļoti, ļoti labs atvieglojums tieši mums. Vēl reliģiskas iestādes var nemaksāt nodokļus. Tas ir forši. Okay. Un tātad viss skolēnu mācību uzņēmums sākas gada sākumā, kad skolnieks vai skolnieku grupa, konkrētāk sakot, skolnieku grupa no 2 cilvēkiem sākot reģistrē mācību uzņēmumu Junior Achievement Latvija vidē, kurā arī ir jāizpilda konkrēti akti, lai reģistrētu uzņēmumu, līdzīgi kā īstam uzņēmumam. Un, tad jums arī reģistrācijas kods kaut kāds piešķirās? Jā, mums ir reģistrācijas apliecība, kurā ir arī reģistrācijas turētāji, respektīvi komandas dalībnieki. Bet sanāk, tad jūs paši dibinājāt to Fortful? Jā, mēs paši. Divi tā esat. Tu teici, ka 2 vajag. Vismaz 2, jā, bet mēs komandā... Kādi tur vēl nosacījumi ir? Jā, tad vēl nosacījumi ir tādi, ka ir jābūt produktam, kas... Produktam nav īstenībā nekādas tādas kategorijas, kurā viņam vajadzētu iedalīties, bet vismaz mēs no mūsu puses ieteiktu, ka produktam ir jārisina kaut kādas esošas vai arī iespējams neesošas problēmas, bet problēmas, kas ar laiku būs. Tas kā jebkurā uzņēmumā, kuru produktu tikai var uztaisīt, ja viņš risina kaut kādu problēmu vai... sniedz kaut kādu risinājumu un kaut ko. Jā. Protams, tu vari pārdot sveces, bet vai tas būs tas labākais tehnoloģiskais risinājums? Varbūt tās. Protams, skatoties, kādas sveces tu ražos un kā tu viņas tirgos un reklamēs. Pieņemsim. Jā. Jokojos minu un tā, bet nē, tā kā teorētiski tas, vai es pareizi saprotu, mācību uzņēmums, viņš vairāk ir tieši domāts tā kā uz problēmu risināšanu, bet tas nav domāts, ka jūs varat ņemt un tirgoties ar jebko, kā parasti tirzniecības uzņēmums. Tas nav domāts tā. Tas arī ir domāts tā. Pieņemsim, mēs tur rādām zeķes, kaut kādas jaunieši tur priekšā. Tas forši. Tur nav tāda ierobežojuma. Nav. Galvenais, lai ir kaut kāda ideja, var darīt. Ir tā, ka tu teici, jūs 2 tā esat, bet tātad tie 2 skolēni jābūt, tā kā skolēni vismaz 2. Bet jums arī kāds palīdz? Tā kā tur kaut kāda skolotāja, mentora palīdzība vajadzīga, vai teorētiski reāli var tikai 2 skolēni to visu ņemties darīties? Praktiski skatoties, 2 neko nevarēs izdarīt. Mēs komandā esam 3 pašreiz, tātad es atbildu par visu tehnisko nodrošinājumu, tad ir cilvēks, kas atbild par klientu piesaisti un tad arī par kaut kādu vizuālo noformējumu. Bet kopumā, skatoties uz Fortful grupu, tad mēs kopumā darbojamies vismaz 15 cilvēki, kas izstrādā dažādus videoklipus, izstrādā dažādus vizuālos materiālus, atbalsta personāls, mūsu projektu vadītāji, tātad arī mentori gan no Techtrack nometnes, kas arī notiek Junior Achievement Latvija vidē. Un arī no dažādiem konkursiem, vēl inženieri, kā jau minēju, dažāds atbalsta personāls tieši arī. Tad jums kaut kādas sadarbības notiek, tas nav tā, ka tiešām tā kā 2 nodibina un visi viņi tur 2 darbojās, un ja viņi grib palīdzību, tad viņiem tur tikai skolotājs var palīdzēt, bet izrādās var jebkurš un ceļš, ja tu esi tā kā saistīts. Tu teici, pieminēji no citiem projektiem, vai kā jūs tās sadarbības, kā tas izveidojas? Tad arī jāpiedalās ar savu skolas uzņēmumu, vai ne? Kaut kādos arī pasākumos vēl kaut kur, lai sadraudzētos.
Okay, jā, kā jūs norēķinaties, piemēram, ar citiem, kas jums palīdz? Jā, tad mēs nenorēķinamies. Vismaz pašreiz nē. Mēs vienkārši palūdzam palīdzību, un ir cilvēki, kas arī piekrīt palīdzēt. Un arī, skatoties arī uz mūsu sasniegumiem, tad arī mēs tādā ziņā varam attīstīt šos cilvēkus. Man īstenībā vairāk arī interesē par uzņēmumu. Izstāstīt, kā jūs dibinājāt? Tas ir pastāstīt kaut kādus soļus, kas jādara. Varbūt tās, ja ir kaut kādi arī jaunieši, kas grib skolā vēl kaut ko uzsākt, uzņēmēju darbību kaut kādu, lai viņi jau zina, kas viņiem jādara, kas ir pirmais. Viņam ideja ir ar kaut kādu draugu, kas viņiem nākušais solis, ko viņi dara. Ir ideja, un tad ideja ir jāattīsta. Man arī, piemēram, es savu ideju attīstīju 1,5 gada garumā. Līdz uzņēmuma reģistrācijai pagāja aptuveni 7 mēneši. Es 7 mēnešus taisīju produktu un tikai tad reģistrēju uzņēmumu. Es to varēju darīt jau ātrāk, jau tātad arī aizpagājušo gadu, bet vai es sasniegtu tik daudz, kā tagad reģistrējot mācību uzņēmumu, es domāju, ka nē. Es ieteiktu visiem sākumā radīt produktu un tad dibināt šo mācību uzņēmumu, jo tā arī veidojas šie sasniegumi no produkta, kas jau ir gatavs. Tas ir prototips, prototips. Jā. Teorētiski. Prototipam viņam taču nav jābūt uzreiz super perfekti gatavam. Viņam jābūt ir tāds jēdziens, tā kā uzņēmēja darbība MVP, saucās Minimal Valuable Product, tā kā minimāli vērtīgais produkts. Viņš jau daudz mazi darbojošies, viņš tā kā prototips, tu ar to tā kā uzsāc un jau pēc tam kaut kādā feedbackā no klientiem vai kaut kādiem tur testiem, jūs viņu uzlabojat. Var arī startēt ar tādu noteikti, un to Junior Achievement Latvija ļoti atbalsta, tā ir viena no stratēģijām, kā var iet skolēnu mācību uzņēmums un arī reāls uzņēmums, bet mums bija doma par to, ka mēs iesim jau ar gandrīz gatavu produktu. Mums arī, piemēram, attīstības gaitā bija vairāk kā 20 prototipi, un šo 20 prototipu laikā mēs ļoti daudz pilnveidojām, uzlabojām, testējām šo produktu, un arī tad pēc tam jau pagājušā gada septembrī dibinājām skolēnu mācību uzņēmumu un arī piedalījāmies daudz dažādos konkursos, kā viens no tiem ir nacionāls konkurss, tātad ideja kauss, kurā piedalās visādi uzņēmumi, ne tikai skolēnu mācību uzņēmumi. Tur arī piedalās tātad jau arī 10 gadus eksistējoši uzņēmumi ar inovatīvām idejām. Un tieši pagājušo gadu pieteicās aptuveni 270 uzņēmumu, un mēs tikām top 20 finālā, kā viens no Latvijas labākajiem un inovatīvākajiem uzņēmumiem un idejām. Cik jūs ilgi jau eksistējat, pastāvat kopš dibināšanas brīža? Kopš dibināšanas brīža tie ir aptuveni 4 mēneši šobrīd. Tad jūs tā kā esat vēl jauns, bet tā kā tu pats teici, bet ceļš līdz tam tev bija garš 1,5 gadu tu to ideju, tā kā taisīji savu produktu, tu dabūji jau kaut kādu prototipu, ka ir daudz maz gatavs, un cik tu teici, cik ilgi tev sanāca tā kā reģistrēt? Reģistrācija neaizņem. 7 mēneši, nē? Īsti nē. Reģistrācija pati aizņem, es teiktu, mazāk kā stundu. Jā, bet līdz reģistrācijai mēs gājām 7 mēnešus, izstrādājot produktu, un arī tad viņu noteikti arī ja mēs tā kā hipotētiski izskatām ideju, piemēram, ir 2 jaunieši, viņi kaut kādu ir, viņiem ir ideja, viņiem nav prototips produkts. Vai viņi tad arī var mēģināt tā kā reģistrēt, vai arī tomēr viņiem tā kā teiks, labāk uztaisiet vismaz kaut ko parādīt, un tikai tad mēs varam kaut ko reģistrēt. Jā, tad Junior Achievement Latvija atbalsta visas idejas un visas ieceres, neskatoties uz to, vai ir gatavs produkts vai produkta vēl nav. Jo, piemēram, šī programma nodrošina to, ka šīs programmas laikā konkrētie skolnieki un skolēni, kā arī studenti, varēs izstrādāt šo produktu un prototipu, protams, un tad arī viņi vērtēs šo attīstības gaitu. Jo, piemēram, tad tur ir kādi, kas vērtē, un teorētiski tad viņi arī nosaka, vai tā kā var reģistrēt to uzņēmumu. Tad tas nav tā, ka es gribu reģistrēt, tāpēc reģistrēju un tad kaut ko daros un mēģinu. Bet izrādās, tas ir sava veida kā konkurss. Ja redz, tad palīdz. Ka redz potenciālu tajā idejā, vai arī tajā produktā, tad arī uzreiz viņi palīdz un dod jums kaut kādus jau arī instrumentus un ieteikumus, ko jums darīt tālāk uz priekšu, lai jūs tā kā varētu visu aptuveni, tikt līdz tam. Bet, ja mēs skatāmies uz to reģistrācijas procesu, reģistrēt var jebkurš, respektīvi neizvērtējot ideju. Bet, piemēram, arī
Izklausās, tas nav tāds ieteicamais variants. Man liekas, tas var izdegt visi. Tā kā nekas nesanāk. Jo, laikam, labāk ir, kā tu saki, tieši tā, ka tu kaut kur piedalies, tev ir kādi, kas kaut ko iesaka. Viņi pavirza jūs, viņi soli pa solim jums pavirza, un jūs tiekat līdz kaut kādam labam rezultātam. Jā, tieši tā. Bet es arī ieteiktu, piemēram, piedalīties dažādos konkursos, kā es jau minēju. Un tad arī ir iespēja tālāk tikt tieši Piemini, piemēram, kādus konkursus un kur. Jā, tad Ideja Kauss rīko Latvijas Investīcija attīstības aģentūra, tad arī Smartups pasākums, ko rīkos SEB banka, tad arī noteikti ideju skices, ko rīko Svetbanka, Biznes 24. Tie jau tādi Latvijas mērogā. Tas nav tāds vienkārši, ka tas ir skolā kaut kāds konkursiņš vai tas kaut ko, bet tas Latvijas mērogā, kur arī īstenībā visādi citi uzņēmumi, startupi, uzņēmēji piedalās arī nopietni, un līdz ar to tur arī laikam ir kaut kāda atsevišķa sadaļa tieši par mācību uzņēmumu. Tur ir iespēja, piemēram, tajā pašā Svetbanka idejas skices konkursā. Tur tās kategorijas iedalās, piemēram, pamatskola, vidusskola, kā arī bakalaura programmas. Un tad arī tur var startēt konkrētajās vecuma grupās un arī iegūt ļoti labas balvas. Okay, tagad skatīsimies tā, ka tagad tautas ir uzņēmums. Tad, kas jūs skaitāties uzņēmumā? Tad jūs esat dibinājuši 2. Dibinājuši mēs esam 3. Jūs esat 3 cilvēki, jūs dibinājāt 3. Kas jūs 3 skaitāties, tad, kad jūs dibina, tad sanāk, jo jau tam uzņēmumam ir savs reģistrācijas kods, tad jau sanāk, jums arī kaut kāds status, jūs esat atbildīgi par to uzņēmumu. Kāds jums ir status visiem 3? Tad mēs visi esam līderi, mēs visi vadām uzņēmumu, bet ja mēs sadalām tā pēc pienākumu veikšanas, es esmu galvenais pienākumu veicējs, respektīvi galvenais direktors un arī inženieris. Tad Alberts Puls mums ir, piemēram, mārketinga vadītājs, un kas arī piedalās dažādos starptautiskos pasākumos un konferencēs un runā angļu valodā. Un tad mums arī komandā ir Vitauds Brods, kas atbild par visu grafisko dizainu un arī audiovizuālo. Tātad izstrādājot 3D. 3 vadītāji tātad uzņēmumā. Jā. Var pat teikt, jūs esat valdes locekļi tā uzņēmuma. Jā, tā kā sanāk un kaut ko spriež dara, un tad arī katram ir tie pienākumi, ar ko jūs virzat un pildat savus uzdevumus, lai attīstītu savu uzņēmumu. Jā. Tā, man bija īstenībā man ir daudz jautājumu. Es pat nezinu, ar kuru sākt. Jums ir stratēģija kaut kāda. Jā, mums ir. Kā jums sākat? Kā jūs sākāt? Jūs rakstījāt, sarunājāt savu stratēģiju, un kā jūs viņu izstrādājāt? Kāda vispār jums ir? Mums, piemēram, ja mēs skatāmies uz attīstības stratēģiju, tad mūsu uzņēmums. Jūs viņu jau pašā sākumā taisījāt vai pēc tam? Pēc tam. Tā attīstības stratēģija īstenībā radās Ideju Kauss konkursā norises garumā. Tad es varu izstāstīt mazliet mūsu stratēģiju. Vismaz no attīstības viedokļa skatoties, tad mēs piedāvājam mūsu produktu, kas šobrīd ir arī bezvadu uzlādes stacijas, šie pulksteņi un vēl lietas, ko mēs noteikti radīsim. Un tad otra mūsu novirza un virziens ir, ka mēs piedāvājam mūsu klientam ražot, izstrādāt un projektēt produktu. Un tad, piemēram, mēs ražojam klienta produktu un tad arī viņam piedāvājam šīs ražošanas izmaksas. Un tad vēl trešais virziens ir mūsu pakalpojums, ko mēs piedāvājam. Piemēram, lāzergriešana, lāzergravēšana un CNC griešana, CNC gravēšana. Te jau tur runā jau vairāk par modeļiem, sava uzņēmuma modeļiem. Jā, aptuveni. Bet jūs uz visiem 3 fokusējaties, vai tas ir tāds pakāpeniska attīstība? Šobrīd mēs fokusējamies gan uz visiem 3, jo mums ir gan CNC iekārtas, gan arī lāzergriešanas iekārtas, gan arī viss aprīkojums lodēšanai. Mums šobrīd ir pirmais modulis un trešais modulis. Otro moduli mēs ar laiku attīstīsim. Tas nav šobrīd. Modelis. Jā, modelis. Kā viens ir, ka jūs paši izstrādājat, ražojat, jums pasūta, un pasūtītāja izdevumi ir uz viņu. Jā. Un otrs, es nesaprotu, kāds bija tas modelis. Šitas, ko tu teici, ir otrs. Ka viņi paši var, pēc jūsu, bet tad sanāk jums arī, jums ir visi tur tie rasējumi, tehniskā specifikācijas. Kā arī mēs paši varam izstrādāt. Jums ir patenti kaut kādi. Kā jums vispār notiek ar patentiem? Jūs gan jau kaut ko uztaisat tādu, lai viņu pārdotu vēl kaut ko, viņam ir kaut kāda tehnoloģija apakšā. Tā ir no citiem patentiem, laikam tas ir patentu dizains vai kā tur skaitījās. Jā. Ir šis vizuālais patents, ko var iesniegt Latvijas patentu valdē, kā arī Eiropas patentu valdē, bet šobrīd mums top patentu pieteikums tieši mūsu vizuālajam
logo un tieši uzņēmumam. Jo, piemēram, šīs patentu iesniegšanas laiks ir ļoti ilgs. Dizaina paraugs. Jā, dizaina paraugs, jā. Un tad arī mums šobrīd ir šis process, lai iesniegtu dizaina paraugu tieši pulksteņiem, kā arī šos logo un visu mūsu vizuālo noformējumu tieši uzņēmumam. Jā, labi, viens ir labi, tas ir copyright un visādas tādas lietas, bet tieši pašai tehnikai, tehniskajam risinājumam. Tehniskajam risinājumam mums īsti nevajag patentu, jo šo risinājumu neviens neredz, izņemot mūsu uzņēmuma darbiniekus. Kas, tā kā jums ir tāds, tas ir kaut kāds iekšējs jūsu noslēpums uzņēmumā. Jā. Tad biznesa noslēpums, un tad arī mēs to tālāk neizpaužam. Nu, bet tāpatās kāds jau arī tikpat gudri visādi reverse engineering un vēl viss kaut kas redzēs, ka jums tur aiziet ķīnieši jau visu ko, štancē. Visu, kas viņi redz, tikko sāk tas pārdoties, viņi uzreiz taisa kopijas. Tur, laikam, Eiropas Savienības, laikam, ar tā patenta lieta jau, laikam, ar viņus neietekmē. Tas jau vairāk ir tā. Teorētiski, jā. Kurā reģionā jūs pārdodat, tā kā to preci, tur arī jums viņam jābūt ir, tā kā patentētam. Kā jūs saglabājat to noslēpumu? Ja tu teici, ka arī izstrādātāji var paši ražot, bet tad jums arī tās kādas partnerattiecības, nezinu, tur līgumi savā starpā, neizpaušanas kaut kāds noslēpums parakstās. Tad jums arī jurists ir kaut kāds vajadzīgs. Aptuveni, jā. Kur jūs tāda dabūjat? Šobrīd ir tā, ka mums nav mūsu sava jurista, bet mēs tādā ziņā savstarpējos līgumus slēdzam par neizpaužamo informāciju. Un ar visām ražošanas lietām. Tāpat nav kaut kāda jurista gabala darba palīdzību. Jums tur kāds ir palīdzējis mums parādīt, kā tur sastādīt tādu un kā slēgt. Jā, konkrēti man ir pazīstams jurists, pie kuras arī konsultējos. Bet tādā ziņā runājot, es visu ražošanu un visu ražošanas procesu veicu pats, un citi ražošanā iesaistītie darbinieki neiesaistās šajā procesā. Respektīvi, es esmu galvenais lodētājs un viss tehniskais nodrošinājums. Un tad es arī izstrādāju visus pulksteņus. Nav tā, ka tur, piemēram, es veicu lodēšanu un, piemēram, kopā sakomplektēt cits darbinieks. Labi, kā jums līdz šim jau veicās? Cik ir pasūtījumu? Cik jūs spējat jau pārdot, vai cik es tev pārdošu? Kaut kādas metrikas izstāst. Jā, varbūt tās nešķitīs daudz, bet šobrīd tieši pārdot ir 4 pulksteņi. Pa 4 mēnešiem eksistences. 4 pulksteņi nav slikti, 1 pulkstenis mēnesī. Labi, cik maksā tāds viens? Ja nav noslēpums. Vajadzētu būt atklāta informācija, cik produkts maksā. Tātad mums ir kopā šobrīd 5 produkti, kurus mēs piedāvājam. Tātad sākumā es droši vien izstāstīšu par pulksteņiem. Mums ir IFP 1.0, kas maksā 85,50 €. Tad ir IFP 2.0, kas maksā aptuveni 125 €. Un tad ir IFP 3.1, precīzāk IFP G3.1, kas maksā 195 €. Kā arī ir iespēja, piemēram, IFP G3.1 izīrēt no mums par 10 € mēnešu maksu, un tad, piemēram, pēc 2 gadiem mēs klientam izsniedzam jaunu produktu. Tas gan arī interesants tas modelis. Par to varbūt parunāsim, es piefiksēšu. Bet jums ir sava koda mājaslapa, kur cilvēki arī var redzēt jūsu produktu un cenas? Jā, tad šobrīd mums top mūsu mājaslapa, bet mēs arī esam atrodami Junior Achievement Latvijā katalogā. Tātad tur ir atsevišķa sadaļa Fortful Group, un tad tur arī ir iespēja pasūtīt mūsu produktus un arī izlasīt mazliet par Fortful un noskatīties arī Fortful Group mazo ieskata video. Labi, tā kā tas ir interesanti. Jā, mājaslapā iesaku laikam, jo jums izskatās tas produkts ir ejošs, jau tu saki, jau 4 mēnešu pastāvēšanas laikā 4 produkti ir. Cik ilgi tev sanāk, pieņemsim, ja jums pasūtījums viens ir, cik tev saražot ilgi sanāk viena produkta? Tātad konkrēti man, ja es ražoju viens pats, ko es arī šobrīd daru, tad man vienam pašam tās ir 7 stundas. Tev tā kā visas detaļas jau iepirktas ir? Jā, mums ir gan iepirkums, gan mēs pasūtam no mūsu tādiem sadarbības partneriem, kuriem mums nav gan oficiāli līgumi parakstīti, jo mēs to nevaram kā skolēnu mācību uzņēmums izdarīt. Tad mums ir piegādātāji no Japānas, no Ķīnas, no Vācijas un no ASV. No ASV mums ir vairāk kā testa aprīkojums un dažādas iekšējās tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam uzņēmumā. Un tad arī uz iepriekšējo jautājumu par izmaksām. Es nepateicu par mūsu šī brīža
jaunāko produktu, kas ir bezvadu uzlādes stacija, ko ir izstrādājuši Latvijas dizaina profesionāļi. Šī dizaina stacija, bezvadu uzlādes stacija, maksā pie mums 25 eiro, un tad mēs arī piedāvājam mūsu izstrādātajiem pulksteņiem maināmas siksniņas. Tātad mums ir 5 elastīgi modeļi tieši pašām siksniņām, un tad katram modelim ir pieejami 3 izmēri. Un viena siksniņa maksā 15 eiro. Tātad ir maināmas siksniņas šiem pulksteņiem, un tad arī šīs maināmās siksniņas var iegādāties. Un tad vēl ir neilona siksniņas, kurām gan nav atsevišķu izmēru, bet ir pieejamas daudz un dažādas krāsas, kuras var uzzināt pie mums Fortful grupu rakstot vai no e-pastā, vai arī Instagramā vai Facebookā. Tātad, jā. Vēl man jautājums, tagad jūs taisījāt to uzņēmumu, jūs taisījāt kaut kādu biznesa plānu vai biznesa kanvu? Jā. Jo es skatos, produkts jums ir diezgan smalki izdomāts, tā kā viss ir apdomāts, ko jūs piedāvājat, kā arī, cik skatos, arī tie kaut kādi pārdošanas modeļi ir. Kā jūs veicat ceļš arī tā abonenta modelis, kas tagad ir, man liekas, mūsdienās visur tas modīgi ceļš arī tehnoloģijas arī uz to pāriet, kā nākotnē pēc iespējas vairāk. Man liekas, ka drīz jau mēs varēsim putekļu sūcējus pat arī iznomāt reāli. Nu, ka tev nevajag mājās turēt. Tā kā, man liekas, jau viena pat Japānā vai Ķīnā, man liekas, jau tā ir ceļš tiem, kuriem tur tie mazie dzīvoklīši. Viņam nav jāpērk, viņam nav jāpērk putekļu sūcējs, jo viņam mājās nav kur tādu lielu turēt. Viņš vienkārši izīrē, viņam atved, iedod, viņš tās savas stundas tur patīra, atdod atpakaļ. Jā. Mums ir izstrādāts gan biznesa plāns, gan arī aptuvens kanvas. Biznesa plāns mums ir aptuveni 100 lapu formātā. Tas ir diezgan augstā. Jā, tāpēc es ieminēju par to biznesa kanvu, tāpēc man liekas, biznesa kanva ir vieglāk pārskatāma. Tāpēc, ka iedomājies, ka tās 100 lapas biznesa plānā vajag visu pārrakstīt. Pārdomāt, tas ir tik, un to vēl izlasīt. Līdz ar to, ja biznesa kanva ir tev priekšā, tev tur visas tās. Jā, iesaku jauniešiem arī, tie, kas mūs klausās vēl kaut ko. Vienalga, ja kaut ko taisīt vai radīt, iepazīties, kas ir biznesa kanva, un ar biznesa kanvas palīdzību mēģināt iziet, jo tur var redzēt visus tos ciklus, savus attiecības ar partneriem, attiecības ar klientiem, tad tur liekam visas tur piegādes un citas, un līdz ar to tur ir izdevumi un ienākumi, un tad tas viss saistās. Tur iet, un tu vari izsekot līdzi, un uz tā pamata pat gan visus savus tos modeļus saprast, kur ir kaut kādi mīnusi, plusi, kaut ko uzlabot, kaut kas pat īstenībā pamainīties un vēl kaut kas. Tas laba lieta. Vēl viens ļoti labs rīks, kuru arī mēs izmantojam biznesa skicēs. Swedbank konkursā ir Swedbank biznesa plāna rīks, kurā ir iespēja uzskicēt savu aptuveno biznesu, un tad arī viņš automātiski izstrādā tava uzņēmuma biznesa plānu uz dažām lapām, un tad tur arī pārskatāmi var saprast visus finanšu aprēķinus, gan arī uzņēmumu stratēģiju. Šis arī ļoti, ļoti labs rīks. Tas rīks ir pieejams kaut kur internetā? Jā, Swedbank biznesa skices, un tad arī tur ir iespēja aizpildīt šo biznesa plānu. Forši, man liekas, tas jau ne tikai jauniešiem, tas man liekas, jebkuram uzņēmējam. Tā kā to var izmantot gan jau pastāvošu uzņēmumu, strādājot pie savām stratēģijām, gan arī šie skolēnu mācību uzņēmumi noteikti. Jūsu stratēģijā ir kaut kāda attīstība ieplānota, jo arī, kāpēc, ko es tā kā jautāju? Jebkuram uzņēmumam viņam ir kaut kāds cikls periods, cik viņš ilgi noeksistē. Mēs zinām, skolas laiks nav tas garākais periods. Viņš arī kādreiz beidzas. Kā notiek tādā veidā? Pieņemsim, tu sāc mācīties, tu nodibini mācību uzņēmumu, tev mācības beidzas, kas tālāk ir? Tālāk, vispārībā skatoties uz skolēnu mācību uzņēmumu, tu, piemēram, nodibini skolēnu mācību uzņēmumu septembra sākumā, un tad māja beigās tev ir šis mācību uzņēmums jāslēdz, un šis tātad reģistrācijas apliecība ir jālauž. Tādā ziņā, kad vairs, piemēram, jūnija sākumā mācību uzņēmums pastāvēt nevar. Tad sanāk, viņam ir tikai cikls 1 gads, tavs viens mācību gads. Un tad tur beigās uz tā pamata, piemēram, tur nosacini un kaut kādas metrikas apskaties, cik ir bijis veiksmīgi, cik neveiksmīgi. Jā, tad tur arī ir. Bet tad man pastāstīja apmēram, kāds tad tam būtu uzdevums, ja arī ko var tālāk darīt? Tālāk var, piemēram, attīstīt kā īstu uzņēmumu. Piemēram, es uzrakstu pēc gada skolēnu mācību uzņēmuma pārskatu, kas ir noticis šī gada laikā,
Un tad es arī slēdzu vismaz skolēnu mācību uzņēmumu. Un tad es nākošais gads varu vēlreiz reģistrēt kā skolēnu mācību uzņēmumu, vai arī es varu reģistrēt kā īstu uzņēmumu, piemēram, SIA. Un tad es arī varu tālāk attīstīties kā īsts uzņēmums. Jā, nu tur pareizo biznesa formu arī tur var citi pameklēt, kuru viņi tālāk var izvēlēties. Man liekas, tur bija arī mazkapitāla, varēja reģistrēt. Tur nevajag tik daudz, tur laikam tagad ir 1 eiro cents pietiek. 1 eiro, jā. Vai, man liekas, jau tagad ir 1 eiro cents, man liekas, kādreiz arī atceros, bija 1 eiro, jā. Tur, protams, savi ierobežojumi vēl kaut kas, lai iepazīstas. Tad tas ir forši. Tad sanāk teorētiski, ka tu pabeidz pieņemsim mācības, tev jau ir bijis. Jo, man liekas, tas superīgi. Manā laikā, ja kaut kas tāds būtu, ka tev ir iespēja, kamēr mācies dari. Piemēram, arī Rīgas Tehniskajā universitātē ir ļoti daudz cilvēku. Vismaz manā laikā, kad mēs mācījāmies, ceļšķi industriālajā dizainā, tur jaunieši, viņiem vienmēr bija kaut kāda izdoma kaut ko uztaisīt. Viņi tur mēģināja, pārsvarā viņiem mācīja, kā tur patentēt, tur dizainu paraugu uztaisīt. Un tad tur bija, es tagad neatceros, diemžēl piemirsu, bet labi, bija kaut kādi arī tur ir tie, es viņus sauc par kantoriem, bet tā jau tas ir foršas normālas organizācijas, kuras palīdzēja uzreiz attīstīt tiem studentiem, kad arī viņš jau izejot no universitātes, ka viņš jau arī kā uzņēmumu rada. Bet tad tas bija mazāk, jo kādu es redzu šeit plusu, tiešām, kas ir, kā tu pats pareizi teici, iedomājies, tu to gadu esi to produktu diezgan taisījis vēl kaut kas. Tev gads beidzas, tev ir metrikas, tev ir konkrēti, jau kā tu pats saki, tev biznesa plānā, tu esi bijis paredzējis, cik tev pašizmaksas ir par to produktu, vēl kaut kas, cik tev tur ir kaut kāda peļņa no tā, cik tur procenti. Un ja tu vēl to pabeidz, ka tu redzi pirmām kārtām, tu pierādi, ja tu mēģini jau attīstīt citu uzņēmumu un pat piesaistīt investīcijas vai vēl visu kaut ko, tad teorētiski tev jau ir uz papīra reāli dati ar to, ka kāds pieprasījums ir, tā kā klienti, visi tie izdevumi, un teorētiski, protams, ja tu pēc tam tur nodibini tur visādi nodokļi, vēl kaut kas, bet to, man liekas, pēc tam tur tas nav tas grūtākais, ko var aprēķināt un izdarīt, jo visgrūtākais jau ir sākumā tās citas, kuras ir neparedzamās lietas, kuras ir, un tad teorētiski, man liekas, tas paaugstina lielas iespējas, kad tieši tavam uzņēmumam tu dabūsi tās investīcijas. Vai ne? Un arī, piemēram, skolēnu mācību uzņēmumā tu vari saprast, vai šī ir dzīvotspējīga ideja, vai tā nav dzīvotspējīga. Tas ir vispār vēl pats svarīgākais. Un arī, piemēram, darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā, ļoti svarīgi kontakti. Tātad skolēnu mācību uzņēmums var iegūt ļoti svarīgus kontaktus, un skolēnu mācību uzņēmumu arī pamanīs. Piemēram, arī žūrija, kas staigā citos bazāros, kas ir valstiska mērogā tirdziņi 2 reizes gadā, un arī 2 reizes mācību uzņēmumu pastāvēšanas laikā. Šī ir ļoti, ļoti laba iespēja būt pamanītam, jo, piemēram, tur staigā dažādas žūrijas gan no bankām, gan no Latvijas investīciju attīstības aģentūrām, gan arī no dažādām valstiskām iestādēm. Un arī tur notiek diezgan liela izvērtēšana, vai uzņēmums ir dzīvotspējīgs vai nav. Un tieši pēc šiem rezultātiem var saprast, kāda ir tā uzņēmuma nākotne un vai ir vērts turpināt. Un, piemēram, ja arī neveicās, tad es iesaku arī mazliet koriģēt šo biznesa plānu un biznesa moduli un arī varbūt pamēģināt citos virzienos nedaudz. Jā, tas izklausās īstenībā diezgan forši. Tas, man liekas, mūsdienās jāmēģina jebkuram, kam ir kaut kāda ideja. Tāpēc, ka es atceros arī savā laikā, man vienmēr patika kaut ko radīt. Es vēlējos, un man bija arī kaut kādi draugi, un vienmēr bija tā, ka viņi baidījās. Man liekas, bija kaut kādas tādas lietas. Viņš saka, jā, es uztaisīšu kaut kas, kad nav tev tāda organizācija, kuras tev palīdz pie tam, jo, skaties, ja jūs reģistrējat, tas jau teorētiski, tas arī kaut kādu jums nodrošinājumu, tieši tās tiesības kaut kādas dod uz to produktu. Jo man bija daudzi, kas arī industriāli dizainā, viņš saka, es tur kaut ko izgudroju, bet man bail ir kaut kur tur iet, kaut kādam rādīt, jo es zinu, varbūt man atteiks, bet cilvēkiem paliks tā ideja, un viņi ģiba nozags, un viņi kaut kur, jo, reāli īstenībā arī ir bijuši kaut kādi līdzīgi īstenībā, piemēri kaut kādi vēsturē, bet šis reāli tā kā palīdz, ka tev ir ideja, un tu jau vari nebaidīties. Tu reāli, tāpēc, ka tu viņu ej, tev jau viss reģistrēt, un tev viss cits. Un vēl ir tāda lieta, kāpēc, ko es gribēju teikt, jo tas ir tas kognitīvu bias, ko agrāk es un mani draugi domāja, ka baidījās no tā, ka mūs neņems pa pilnu. Te jau ir tā lieta, tieši tā uz jums skatās kā nopietni, un otrkārt arī investori vai kuri citi
viņi, kā saka, viņi nozags to ideju. Ko viņi ar viņu darīs? Viņiem jau vajag cilvēkus, kas to ideju attīstīs, kas strādās, kas darīs, kas to, jo teorētiski viņiem vajadzīgi tie, kas būs par to. Un tāpēc jau viņi redz, ka rekur ir tas cilvēks, viņš attīstās, dara, un rekur viņš jau sasniedz tādus mērķus. Es saku, tas tā kā pietuvina daudz tuvāk, tas ietaupa laiku, un vēl es kaut ko, ka jūs uzņēmums var reāli dabūt investīcijas un vienkārši attīstīties uzreiz jau. Jā. Un tad arī, piemēram, šī programma nodrošina to, ka mēs arī varam piedalīties dažādos starptautiskos arī pasākumos. Mums arī, piemēram, tagad Fortful Group būs no 27. līdz 29. februārim starptautiskais festivāls Rīgā, kurā būs dažādi mācību uzņēmumi no visas pasaules, un tad arī mēs tur tikām uzaicināti, kā pārstāvēt Latviju kā viens no Latvijas labākajiem skolēnu mācību uzņēmumiem. Teorētiski jūs ar savu produktu jūs nevis tikai kaut ko vietējo tirdziņu, bet teorētiski jūs jau globāli reāli ejiet. Tas vispār vēl super, tas ir tādas iespējas. Un tad arī, piemēram, mums 23. martā būs pēdējais noslēdzošais Cits bazārs, kas saucās Cits bazārs pavasarī. Un tad arī šeit mums ir iespēja parādīt savu produktu auditorijai, kas ir tātad nacionālā mērogā zināma. Un tad pēc šī tirdziņa atkal seko fināls. Un tātad tur paziņo visus Latvijas labākos skolēnu mācību uzņēmumus. Un tad, lai tiktu finālā, ir jāizstrādā šī tātad gada pārskats, kas arī jāiesniedz Junior Achievement Latvijā, un viņi izvērtē, un tad var tikt finālā un var arī netikt. Skatoties tieši uz gada pārskatu un uz gada sasniegumiem, kas ir bijuši skolēnu mācību uzņēmumam. Okay. Ko tu varētu ieteikt tiem, kādi ir galvenie, daži 3, 2 vai 1 kaut kādi atslēgas momenti tieši mācību uzņēmumus, ko viņiem vajadzētu fokusēties visvairāk, lai tiešām būtu veiksmīgi kaut kas viņiem mēģinātu sanākt, uz ko fokusēt. Jo bieži vien ir tā, ka kāds dara, viņš aizraujās ar to vienu lietu, bet viņš nesaprot, ka ir kaut kādi citas papildus lietas, jo es dzirdēju, ka tev ir komandā 3 cilvēki, kas man jau likās ir ļoti forši. Kad viens ir par to mārketingu, kas ir svarīgs. Noteikti. Punkts. Otrs ir, protams, arī produkts. Tas ir viņu saražot, piegādāt. Jā. Un trešais jums bija cilvēks. Trešais mums ir par visu vizuālo noformējumu. Tas jau dizains, un tas jau viss iet kopā, gan ar produktu, gan ar to visu mārketinga. Piesaist klientu. Bet tādā vispārīgā ziņā skatoties, es ieteiktu... Es ieteiktu nebaidīties un būt drosmīgam. Rakstīt dažādiem kontaktiem un lūgt pēc padoma un lūgt pēc atbalsta. Un tieši Fortful Group ziņā mēs nebaidamies, mēs darām, mēs uzrunājam cilvēkus, un tāpēc arī mēs esam iespējams tikuši tik tālu. Protams, es neteiktu, ka produkts nav svarīgs, produkts ir ļoti svarīgs, un produktam ir jārisina kaut kāda tehnoloģija, kaut kāds tehnoloģiskais risinājums, kas jau pastāv, bet viņam ir jārisina uzlabojumi, kas viņš kaut ko papildina starp to, posmu kaut kādu, viņš kaut ko tur izlabo. Un produkta... Bet man liekas, mārketings arī man ļoti svarīgs. Viens ir, ja tev ir produkts, bet ja par viņu neviens nezin, tad teorētiski neviens nepirks. Līdz ar to viņu vajag arī ļoti aktīvi rādīt, stāstīt kaut kur, lai cilvēki redz, un jo vairāk viņi iepazīstas, jo viņi uzreiz zina, ka tāda lieta eksistē, un tad arī tas awareness saucamais. Ļoti, ļoti liela māksla ir arī uzturēt noteikti sociālos tīklus, publicēt dažādus ierakstus, storijus un tā tālāk. Un arī uzrunāt noteikti mēdījus un arī komunicēt ar mēdījiem un piekrist uz dažādām intervijām. Es pazīstu arī skolēnu mācību uzņēmumu, kuram piedāvāja dažādas intervijas, bet viņi atteicās intervēt un atteicās būt dažādos laikrakstos. Arī mēs šobrīd esam tik labi Latvijā pazīstamajā nacionāla mēroga žurnālā Dienas bizness, kur arī mēs pastāstījām nedaudz par mūsu produktu un biznesa modeli. Un arī Ogas vēstis visiem noteikti, un arī RTV televīzijā mums ir bijis šis sižets tieši par Fortful Group un mūsu stratēģiju. Ļoti forši dzirdēt. Jā. Mazliet, lai atslābtu, bet tāpat parunātu par tehnoloģijām.
Vai jūs un jūsu uzņēmums vai tavs nākotnē ar to pašu produktu, tad visiem ir mākslīgais intelekts. Tas ir tā kā laikam top trends, visi par to runā. Kā tu domāji par to kaut ko? Gan ar savu produktu, vai vispār personīgi pats kā to attiecies par to? Izmanto instrumentus savā darbā. Iespējams, ka jā, bet mākslīgais intelekts ir kaut kas, kam es īsti nepievēršu uzmanību. Jo, piemēram, arī skolā izmanto šo mākslīgo intelektu, lai izstrādātu, piemēram, kaut kādus mājas darbus un tā tālāk. Bet es uz šo intelektu skatos uz tā, ka tu pats sevi neattīsti. Labi, kaut kādā ziņā viņš pasaka kaut kādu informāciju, bet vispārīgā veidā, kuru tu varētu iegūt arī iegūglējot, piemēram, internetā un pārlūkā un pats atrodot šo informāciju. Un tādā ziņā tu attīsti vairāk sevi iegūglējot, nevis, ka tev uzrakst un tu vienkārši pāraksti šī mājas darba ziņā. Bet, ja mēs skatāmies uz tādām tehnoloģiskām inovācijām un uz robotiem, tad noteikti mākslīgais intelekts ir ļoti, ļoti laba lieta, kas arī atvieglo cilvēku dzīvi. Es arī vairāk skatos uz to mākslīgo intelektu. Es viņu gan izmantoju diezgan daudz, gan radošajā darbā, vēl es kaut kur. Bet es uz viņu skatos kā uz instrumentu, kā uz jebko citu. Tas pats arī, pieņemsim, ja tu esi digitālais mākslinieks, Photoshops, tas ir instruments. Ja tu mācies viņu izmantot, viņš būs labs priekš tevis. Ja tu tā kā nemāki un tev liekas, ka viņš visu tev dos priekšā, tā kā visu gatavu, tas nederēs. Vismaz mana pieredze ar mākslīgo intelektu. Visu, ko es viņam uzdodu, pat dziesmu tekstu sarakstīt vai vēl kaut ko, es viņus pēc tam pats pārakstu. Viņš man vienkārši iedod turbūt kaut kādu iedvesmu, jo bieži vien arī tur kaut ko radoši piesaisties, kaut ko darīt, ir grūti uzsākt. Tagad ar to mākslīgo intelektu viņš tevi kaut kā ievelk, visu tu dabū jau kaut kādus variantus un pēc tam tu pats izstrādā. Vai arī ir bijis, kad es arī kaut kādus konkrētus jautājumus īstenībā par programmēšanu arī jautāju vēl kaut ko. Es esmu pamanījis. Viņš sakombinē no kaut kādām divām atbildēm, kuras ir viens un tas pats risinājums, tikai dažādi risināts, bet viņš viņu sakombinē tā kā trešo no tiem diviem, un man viņš nenostrādā. Un es saprotu, ka man ir jāpārbauda. Tas ir normāls vispār iesaku jebkuram, kas izmantoja to mākslīgo intelektu, obligāti to pārbaudīt. Tas arī ir viens no faktoriem. Bet nākotnē, man liekas, tas ir ļoti liela niša, un man liekas tieši arī tavs produkts izklausās. Viņš ir no IoT, tas ir The Internet of Things lietas, jo teorētiski, kā tu pats teici, jums ir ar to, ka ar simkartī, ka tur tie pēc ģeolokācijas, laikam, nosakās, ka ir tas teorētiski jau Internet of Things, jau arī, tas ir jau viens no tiem aspektiem. Bet arī, tur arī būs mākslīgais intelekts ļoti sasaistīts ar to. Arī skatoties uz mākslīgo intelektu tieši Fortful Group ziņā, mēs plānojam izstrādāt rīku, kurā pats klients varēs salikt, piemēram, failus, kas nepieciešami lāzergravēšanai, lāzergriešanai, tieši šo pakalpojumu ziņā. Bet, piemēram, piesaistīt šobrīd esošam pulkstenim, mums nav īsti tāda plāna, jo arī skatoties... Es nerunāju par to pulksteni, bet tā, ka tieši, jūs varat kā uzņēmums tieši attīstāties, un tu tikko tieši ieminējies, ka tā kā, AI pielietot kaut kur pie lāzera griešanas tieši tas ir caur CNC. Tas arī mums, piemēram... Kaut kādas automatizācijas. Tas arī, piemēram, klientam tātad pazeminās šīs izmaksas un arī mums paaugstinās darba kvalitāti un arī šo darba veikšanas laiku. Jā, tā kā forši bija interesanti parunāties. Man liekas, Bācis varētu vienkārši runāt. Vai ne? Es pat nezinu, īstenībā, cikos mēs sākām, es pazaudēju reāli laiku, laika sajūtu. Nezinu, novēl izstāsti vēl kaut ko jauniešiem, ko mēs varam novēlēt pateikt. Jā, tātad es novēlu būt drosmīgiem un tātad īstenot savas idejas un savus plānus, ko jūs vēlaties sasniegt. Un arī nebaidīties darīt. Un šis arī ir viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc jaunieši kaut kur sabrūk, kaut ko neizdara un kaut ko negrib arī iespējams darīt. Viņi grib sasniegt kaut ko, bet šī ieguldījuma nav. Un ja būs šis ieguldījums, ja būs tātad jaunietis mērķtiecīgs, tad arī būs kaut kādi rezultāti un jaunietis arī varēs kaut ko sasniegt. Un nav konkrēti arī stāsts par jauniešiem, par visiem cilvēkiem. Ja konkrētais cilvēks gribēs kaut ko sasniegt, tad ir jābūt konkrētam mērķim un arī cilvēkam ir jādara. Nav tā, ka tu sēdēsi divānā un visu izdarīs cilvēki
bet tavu ieguldījumu nebūs. Cits neviens tavā vietā neko neizdarīs. Jā, tieši tā. Nē, es arī iesaku jauniešiem par to, ka iespējas ir daudz, un it sevišķi arī īstenībā pat jūsu uzņēmumu augot un vēl visu kaut ko, man liekas, tu arī pats uz savas ādas un prakses izjūtis, kad ir tad tieši, kad tu sāc uzņēmēju darbību, viens ir labi, tu pats saki, tu tur lodē, plates, tu tur tos mikrokontrolierus, tos mikročipus, tu arī programmē, lai viņam tur pareizi tas viss ierakstītos. Tas viens, bet tagad biznesā saskaries, te tagad pēkšņi ir jāsāk domāt, kā klientam to piegādāt, kā tur, nezinu, kaut kādas citas lietas, ar kurām tu jau saskaries, kas ir ārpus tava tā darba, bet viņš ietverās, tā kā uzņēmēju darbībā. Un bieži vien jau, zin kā, grāmatās arī kaut kādas momenti, tādas teorijas nav aprakstītas, un bieži vien, lai neizgudrotu riteni no jauna, ko bieži vien daudz grib, un tas arī ir, ko tu saki tieši tā, ka tur cilvēki apstājas dēļ bailēm vai vēl vis kaut kā. Es iesaku, paskatieties, ir uzņēmēju darbība jau ir tur gadu tūkstošiem, viņa notiek, jebkurš cilvēks jau kopš. Tātad tas nozīmē, tas ritens jau ir tur tūkstošentās reizes ir jau pārizgudrots, un katrs atrodiet arī to cilvēku, kurš kaut ko līdzīgu dara, nekautrēties, ejiet jautāt. Tas ir varbūt, ja piemēram kāds skolā, tavā vai vēl kaut kāds grib savu uzņēmēju darbību uzsākt, viņš nezin ko, viņš var pieiet pie tevis, pajautāt, parunāties, lai nekautrējas, nevajadz, jo bieži vien tieši tas viss, jo visi domā, ko es iešu klāt, tur, zin kā, ko viņš man tur, viņš jau negribas. Tā nav, es saku, man liekas, ja cilvēki ir atklāti. Tāpat arī tu aiziesi kaut vai, nezinu, pie kaut kāda lielā uzņēmuma, kaut kāda vadītāja, kaut vai tu pateiksi, es esmu tur jaunietis uzvanījis tur no tādas skolas, man ir mazais mācību uzņēmums, kaut kas, vai jūs varat mums tādu problēmu palīdzēt. Varbūt, ka varbūt kāds tev atteiks, tāpēc, ka varbūt viņam laika nav vēl kaut kā, bet es saku, es pēc pieredzes zinu, lielākā daļa, viņi labprāt padalās. Viņi pastāsta, tu pasaki tikai, kādu tev problēmu vajag atrisināt. Viņš tev ieteiks pēc savas pieredzes, ko viņš darīs, vēl kaut ko. Tev tas ātrāk, tev tas samazinās laiku pašam to problēmu tik galā. Tas tev tikai palīdzēs ātrāk augt un vēl visu kaut ko. Tā kā, arī skatoties, piemēram, piemēram, skolēnu mācību uzņēmums uzrunā kaut kādus lielos uzņēmumus. Un ja pat šis lielais uzņēmums, piemēram, vadība un galvenais direktors, pasaka, nē, tu jau neko nezaudēsi no tā, ka viņš pateiks, nē, tu vienkārši ej tālāk un... meklē otram runājot, kamēr tu atradīsi tas, kurš būs vai arī pat arī pēc pirmā nē. Tu pat īstenībā sapratīsi, kad jau varbūt tu nepareizi gāji un stāstīji, viņi nelīdz galam nesaprata. Tad jau otrajam tu iesi stāstīt, jo bišķiņ padomās savādāk. Vismaz tas arī to es iesaku. Būt neatlaidīgi un arī iet uz savu mērķi un īstenot to. Kā forši, labi, te es vēl pastāstīšu par mūsu podcastu. Cerams, mēs vēl taisīsim uz priekšu. Būs jauni raidījumi. Šis ir par random. Gribu teikt, aicināt arī citus jauniešus, kas mūs skatās, klausās. Es ceru, ka vairāk arī klausīsies. Teikt, lai raksta mums uz podcasts@ogresnovads.lv. Jā. Man liekas, bija podcasts. Es tagad nebija nevis podcasts, bet podcasts@ogresnovads.lv. Varat uzrakstīt, es gaidu cilvēkus, vai ja kādam ir interesants kaut kas, ko pastāstīt, parunāt, uzrakstat, kas jūs esat, par ko jūs gribētu parunāt, es varu jūs atstājot obligāti kādu kontaktu, telefonnumuru vai ko, lai es varu sazvanīties ar jums vai kāds no maniem kolēģiem vai jauniešiem varētu sazvanīties ar jums, sarunāt, tad mēs varētu sarunāt laiku ierakstīt. Ja ir arī jaunieši, aicinam, mums šī ir tā kā atvērtā jauniešu organizācijas šā podcastu, šis projekts, kur mēs tieši meklējam, aicinām arī, ja kādam ir idejas kaut kādu raidījumu radīt, vienalga vai tās meitenes, kas grib par modi runāt, vai tie kaut kādi mākslinieki, kas grib par mākslu, muzikanti par mūziku, kaut kādi tehniski cilvēki par tehnoloģijām un telefoniem. Ar sakot, gaidam kontentu, raidījumus, izdomājot savu konceptu, mēs arī palīdzēsim jums kaut ko radīt, kā ko, un tur apmācīt ar tehniku un visu ko, tā kā gaidam. Tā kā droši rakstiet un nebaidieties arī mums uzrakstīt. Atceraties, raidījums saucās Jaunie Ron. Es tikai aizmirsu, kāds mums bija lozungs, tas moto izdomāts. Pieslēdzies un sadzirdi, jo Jaunie Ron. Jā, tieši tā arī bija. Visiem veiksmīgu vakaru. Atā.